šodienas tēma un tas, ko es vēlos domāt kopā, ir tēma, ja nosaukums no slēpšanās uz gaismu. Šīs nedēļas laikā un jau iepriekš patiesībā lūdzot, domājot, man sirds atkal bija pilna, jo mēs esam tādā, es teiktu, labā sezonā, ka Mārcim nav katru nedēļu jādalās, ka mūsu vidū aug jauni vadītāji, mums ir bijuši arī ciemiņi, un es esmu senāk bijis posmā, kur gadu pusotru, es katru svētdienu dalos, un es mīlu Dievu vārdu, bet kaut kas tāds īpaši ir tas, ka ja tu kādu mirkli nedalies, un tev parādās atkal tāda dzirksts, ja ir vēlme teikt, Dievs, kas ir tas, ko tu vēlies teikt, un šī nedēļa, ļoti skaidri Dievs patiesībā virzība, bija ļoti viegli patiesībā sagatavot, jo kad svētais gars ļoti skaidri runā, un tad ir, tur tas notiek viegli. Un kā es vēlos iesākt šodienu, domājot par to laiku, kurā mēs dzīvojam, domājot par vidi, kultūru un pat, es teiktu, laikmetu un domāšanu, kas ir redzama visur, ka patiesībā mūsu kultūra pielūdz kādu konkrētu lietu, un tā ir ideja, konstrukts par perfekto dzīvi. Ja? Un tas ir visur, tas atrodams visur, un tas ir īpaši svarīgs reklāmas vidē, jo tas ir kaut kas, ko var nopārdot. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti dziļi cilvēku sirdī. Šī doma, kā var izskatīties perfektā dzīve, un kā nopērkot šo produktu, tev šī dzīve pavērsies, vai aizbraucot tajā ceļojumā, tev šī dzīve piepildīsies. Ja? Vai veicot tādus vingrinājumus, tu jutīsies, un tu sasniegsi to perfektās dzīves ideāli jeb domu, vai ne? Jūs saprotat, par ko es runāju, vai ne? Un tāpēc, un tas ir mums redzams visur, īpaši sociālā vidē, bet jebkāda veida reklāmās un vizuālā komunikācijā. Dzīve, kur tu vienmēr esi priekā, dzīve, kur ģimenē bērni vienmēr būs priekā un smaidīgi. Dzīve, vecāki pasmaid, Dzīve, kur tu vienmēr esi ceļojumā, tu vienmēr esi kaut kādā jaunā vidē, un tu atklāj jaunu pilsētu un jaunu ēstuvi. Dzīve, kur emocionāli, tu esi, mūsdienās cilvēki tiek meditējis, pavadījis kaut kādu laiku, un tad tu esi sasniedzis to vietu. Pazīstama aina, piekrīt. Bet cik gan daudz mazāk mēs dzirdam par cilvēkiem, kas dalās ar problēmām, ar cīņām, ar to, kas ir noticis sāpīgs, ar jautājumiem, kam viņi iet cauri. Un, ja mēs domājam to mūsu vidi, tad ir diezgan skaidrs, ka šī domāšana, šī kultūra arī patiesībā diezgan viegli var ieplūst arī draudzes vidū, kristiešu vidū, vai ne? Jo, ja visu laiku tev bombardē ar vienu vēsti, ar kaut kādu domu, vai ne, tas mūs formē. Viss, ko mēs redzam, katru dienu, tas atstāja kaut kādus nospiedumus. Un tā globāli skatoties, es ticu, ka arī draudze reizēm, ja Kristus sekotāji reizēm, viņu vidū izveido šī atmosfēra, jeb sapratne, ka garīgais briedums ir tad, kad tev ir šis ārējais perfektais tēls. Ja? Citiem vārdiem sakot, ja tu esi tāds nobriedis labs kristietis, tad tev ārēji jābūt visam tip-top. Ja? Un es došu kādu piemēru, kādu jums pasmērīs. Šī nedēļa bijusi gan prieka, gan arī sēru nedēļa. Un kādā ziņā sēru, jo komanda, par kuras fanoju, kur pārstāv latvietis, zaļā uniformā, ir tikusi sakauta. Un tie, kas man pazīst, zina, ka es, Jānis un vēl kāds sekojam latviešu basketbolistam Porziņģim. Un Bostonas komanda šajā nedēļā tika sakauta, lai arī kā to negribētos atzīst. Man bija jāieliek forma atpakaļ skapī. Un viņi zaudēja, bija izslēgšanas spēles, un viņi nonāca, viņi dzinās pakaļ šajā sērijā otrai komandai, un beigās viņi zaudēja Ņujorkas komandai. Un pēc šīs sērijas bija interviju daļa. Un šajā interviju daļā viens no līderiem, kas vēl bija palicis netraumēts, tika intervēts. Un viņa vārds ir Jēlens Brauns. Un viņš tika intervēts, un šajā preses konferencē pēc šīs smagās cīņas viņam uzdeva jautājumus. Un tad viņa intervijas laikā, un pēc tam arī jau sociālos mēdījos parādījās informācija, ka patiesībā viņam ir bijis meniska plīsums, viņam bijis reāla trauma, un viņš to ir apslēpis. Viņš par to nav nekur preskonferencēs teicis, un tikai caur šīm jau pēc tam ziņām patiesībā nāca klajā šī informācija. Bija idejas, ka varbūt viņam ir kaut kāda trauma, bet nekas konkrēts.
Un tas, kas notika, viņš principā noslēpa savu traumu, ja, ar visās preskonferencēs, lai tas netiktu pret viņu kaut kādā veidā izmantots. Un mēs zinām, sports ir ļoti strateģiska spēle. Ja jūs zināt, ka kāds ir traumēts, tad tas tiek izmantots pret šo spēlētāju. Un es klausoties un domājot par to, man likās, vai nav reizēm ļoti līdzīgi mūsu kristīgajā dzīvē. Ja? Īpaši tiem, vai kas ir vadītāji, vai kaut kādas atbildības, liekas, tev ir jānoslēp tie ievainojumi, kas tev ir, vai kaut kādas problēmas. Ja? Tev ir jānāk un tev ir jābūt ļoti spēcīgam ar ārēju tēlu. Kāpēc? Lai tas netiktu izmantots kaut kādā veidā pret tevi. Un bieži, manuprāt, jā, mūsu kristīgajā dzīvē var būt ļoti liels izaicinājums tajā mirklī pret to, kas notiek mūsu iekšienē, kur mēs ejam cauri vājumam, kur mēs piedzīvojam kārdinājumus. Mēs ejam cauri cīņām, cīnāmies ar grēku, ar ko ir aktīva cīņa. Un tad varbūt šī dabiskā tendence vēlēties noslēpt kāds no šīm lietām. Ja, ja paslēpt kāds no izaicinājumiem, kam mēs ejam cauri. Iespējams ir līdzīga doma, lai tas netiktu izmantots pret mums. Un patiesībā, ja mēs skatāmies uz Dievu vārdu, šī doma nav nekas jauns. Un te es palūkšu Kārlim, jā, redzēt, man centieni neveiksmīgi. Pirmā Mūzes, ja mēs redzam jau radīšanas stāstā, patiesībā šī ideja ir ļoti skaidri redzama, ka tas, ko mēs redzam mūsu dzīvēs, tie izaicinājumi, kas ir cilvēku dzīvēs, kāpēc ir vēlme noslēpt to grūto? Kāpēc? Kāpēc ir tik grūti dalīties? Ir tur, kur sākās cilvēks. Un pirmā Mūzes 3 ir šis radīšanas un grēkā krišanas stāsts, un kas tur notiek, lasam. Šeit jau ir pēc tam, kad ir nākusi čūska, kas ir viltīgi aizmaldījusi projām Ievu un Ādamu, un mēs redzam, Ieva paņēmusi augli, devusi to Ādamam, un tad ir šis pants pēc grēkā krišanas. Tad viņu abu acis tapa atvērts, un viņi atzina, ka viņi bija kaili. Un viņi savī vīģes lapas taisīja sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā, un tad ir svarīgs pāns. Tad cilvēks un viņa sieva, paskam kopā to vārdu, paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Un tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, un man pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos. Es nezinu, vai tu biji piefiksējis šo niansi radīšanas stāstā. Kas ir pirmā lieta, kas notika, kā izpaudās grēka realitāte? Cilvēku dinamikā, vienam ar otru un ar Dievu. Mēs redzam, ka cilvēka reakcija nebija pēc tā vājuma mirkļa, pēc tā krišanas mirkļa skriet pie Dieva un teikt, Dievs palīdzi. Bet ko cilvēks dara? Cilvēks slēpjās. Un, ja mēs skatāmies šajos pantos, ir interesanti, ir divu līmeņu realitāte. Viens ir cilvēku savstarpējā komunikācija, no otrs ir komunikācija ar Dievu, jeb attiecība dinamika Dievu. Tad, kad viņi saredzēja, ka viņi bija kaili, vārds atzina, ja, viņi baudīja no ļauna un labu atzīšanas koka, ja, viņiem nāca sapratne, un viņi saredzēja savu salauztību, un pēkšņi nāca kauns. Ienāca kauns, un viņi saredzēja viens otrā kailumu un arī sevi. Un ko viņi dara? Viņi sāk slēpties viens no otra, viņi sāk aizklāties. Ienāk kauns cilvēku attiecībās. Jā, ir rakstīts, ka viņi veidoja vīģes lapas, lai aizklātu savu kaunu patiesībā. Ienāca kauns cilvēku attiecībās. Un pēc tam mēs redzam, tas arī caurvījās tālāk attiecībās ar Dievu. Viņi sāk baidīties no Dieva balss, viņi sāk paslēpties no viņa. Un tas, kas notiek, ir, mēs varam saredzēt šīs abas realitātes un arī mūsu dzīvēs patiesībā, ja mēs tā atklāti skatāmies un esam objektīvi savās dzīvēs un pret cilvēkiem apkārt, tad mēs bieži patiesībā vēlamies uzšūt šīs vīģu lapu apmetņus un aizklājus, vai ne? Vietās, kur mums ir kailums, kur mēs jūtamies izgaismot, vai vietās, kur mums ir kauns, ir šī vēlma aizklāties, vai ne? Tā ir šķiet tik dabiska, paslēpt, neatklāt to dzīves sfēru. Un mēs bieži varētu teikt, ka patiesībā tas, kas tur bija vīģes lapas, ja, kaut kas paslēpt, mūsdienās tās vīģes lapas varētu būt laba reputācija. Ja,
Reizēm varbūt tā vīģi slēpj kalpošanu. Tu paslēpies kalpošanas, vēloties apslēpt savu kailumu. Tas var būt smaids un vienkārši, ka visiem ir labi, ja? Un ir kauns atzīt grūtības. Bet tas skaisties arī šajā stāstā ir, ka Dievs nāk un viņš meklē cilvēku, kur tu esi. Un, diemžēl, dēļ grēka šī balss cilvēkam skanēja kā apsūdzības balss, viņa baidījās. Bet patiesībā caur Kristu mēs zinām, ka Dievs aizvien nāk mūs meklēt. Viņš vēlas atjaunot tuvības attiecības ar mums, vai ne? Tātad šī slēpšanās ir no paša cilvēces sākuma. Un tas nav vienam cilvēkam un citam tas nav. Tas iet pāri visiem. Jā, tā mēs varētu teikt, grēcīgās dabas paliek mūsu veidā, kā mēs funkcionējam. Man, ja varētu nākamo slaidu, man ir mīļš autors Dallas Willards, un viņš saka šādu domu. Apslēptība, burtiņš pietrūks, atvainojos. Apslēptība ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies saglabāt mūsu ārējo tēlu, lai izvairītos no atraidiem. Interesanti doma. Taču ceļš uz garīgu transformāciju nav mākslīga tēla uzturēšana, bet gan atklāta dzīvošana Dieva un citu priekšā. Interesanti, ka domājot par mūsdienām un kad ir šie sociālie profili un mēs varam izveidot un tagad nāk vēl avatāri un mākslīgais intelekts un mēs domājam, kā mēs sevi reprezentēsim, kas ir tā bilde vai apraksts, kas ir tas, kas mūs raksturo. Ir dažādi veidi, kā mēs varam veidot savu tēlu. Bet interesanti, ka šis autors, Dallas Willards, caurvīja šo domu, ka patiesībā, kāpēc mēs slēpjamies, tas dziļākais motīvs, jeb vadmotīvs patiesībā ir bailes no atraidījuma. Bailes, ka tu tiksi atraidīts dēļ savas salauztības, dēļ savu kailumu, dēļ savas ievainojamības. Un tie ir tie viltīgie meli, ko Bībele mums skaidri māca. Un Sātans ir melu tēvs, viņš atklājas kā čūska ēdens dārzā, bet viņš aizvien turpina čukstēt savus melus. Un, diemžēl, mēs bieži tiem noticam, ka mums šķiet, ka mums ir jāapslēp savu problēmu. Un tas mels ir, ja tu apslēp, ka tu patiesībā sev pasargā. Ja? Ka tad ir drošība. Bet Dieva valstība ir pretēja. Patiesībā ir tieši pretēji. Tad, kad mēs noslēdzamies, tad, kad mēs sākam slēpties, tad, kad mēs tiekam izolēti ar vēlmu sev pasargāt, tas, kur mēs patiesībā attopamies ar šis kauna un vainas apziņas aplis. Ja? Un tas mūs ievelk vēl dziļāk tumsā un vēl dziļāk vainā. Un tā vecā salauztā daba, viņa pretojās atklātībā. Viņa cīnās, lai atturētu mūs būt atklātus Dievu un cilvēku priekšā. Viņš čukst melus, kā piemēram, ja tu atklāsies, tu tiksi atraidīts. Ja tu atklāsies, tu tiksi apsūdzēts. Ja? Viņi tev nesapratīs. Ja? Jebkādu veidu šie domu ceļi, lai atturētu mūs būt atklāts. Tu iespējams vari atcerēties kādu situāciju savā dzīvē, kur tev ir bijis ļoti skaidra šī cīņa, kur ir kaut kas ir bijis šī smagnējā lieta, varbūt sfēra, situācija tavā dzīvē. Varbūt šobrīd tu tam ej cauri. Tu ļoti labi atpazīsi šīs melu balss, kas vēlas tev atturēt, kas vēlas, lai tu paliec slēpties. Ja? Kas vēlas tev atturēt, virzīties tur ārā, tur atklātībā. Un tomēr tikai tur ārā, Bībeles vārdiem, jaunās derības vārdiem, tur gaismā, tikai tur patiesībā var ienākt patiesa dziedināšana. Pagājušajā nedēļā es pavadīju ļoti labu laiku. Mums ir kādiem no draudzes tāda grupiņa, kur mēs pēc IDUA reizes sapratām, ka mēs gribam praktizēt ikdienas klusumu mirkļus, un tad mēs tur atgādinām viens otram par to. Un kādā no dienām es pavadīju savu 10 minūšu klusumu mirkli. Un es mīlu to mirkli un to laiku vienkārši būt ar Dievu, ļaut viņam mīlēt man klusumā. Un tas laiks pašam ir ļoti, ļoti iedrošinošs. Ja? Viņš ir pilns dzīvību, bet bija kāda reize, kad es vienkārši esmu un pēkšņi man Dievs parāda kādu konkrētu sfēru, kur es sapratu, ka man ir jāveic kāda grūta saruna. Un tad, kad Dievs man to parādīja, es sapratu, ka es nevēlos.
Vai jūs esat bijuši tādā vietā dzīvē, kur Dievs to uzrāda, tev jādara šis? Saka, es zinu, Dievs, tas no tevis, bet es to nevēlos. un es zināju, ka tas no Dieva, un es zināju patiesībā iekšā, ka tas man ir jādara. Man nebija tāda, kā pasaka, smaga cīņa, tas vairāk bija tāda, ka ļoti negribās. Un es uzreiz, es vēl procesēju, kāpēc man ir tik liela pretreakcija, kāpēc es nevēlos to darīt. Un es turpināju pavadīt laiku ar Dievu, un atkal viņš šo tēmu cēla, un es patiesībā sapratu, ka tas nav tik daudz par to grūto sarunu. Tas nav tik daudz par to cilvēku un to situāciju. Tas patiesībā ir par manām bailēm. Ka patiesībā es nevēlējos iet pie tā cilvēku un izdalīt kādas lietas viņa dzīvē, tāpēc, ka es baidījos to padalot vai netiks piedzīvots atraidījums. Un ja man sākumā likās, ka tas par to otru cilvēku, Dievs teica, nē, Mārcis, tas ir par tevi. Tas ir par tavu sirdi. Un tāpēc, ka es ļāvos bailēm, es negribēju paklausīt Dievam, es vēlējos slēpties no tās vietas, kur Dievs vada. Un es patiesībā biju baiļu vadīts, nevis mīlestības vadīts. Ja? Mīlestība izdzen bailes. Un es saprotu, ka man svētās gars turpināja pārliecināt ļoti skaidri. Un Dievs palīdzēja paklausībā un paklausīt svētam garam un piedzīvot to svētību, ka tu paklausi un ka tu vari iet mīlestībā arī grūtās situācijās. Bet arvien vairāk es sāku redzēt, ka ja mēs ejam ar svēto garu, viņš sāk rādīt arī dziļi apslēpts pat motīvus vai vadmotīvus. Tas nav vienmēr liels grēks vai liela situācija, tas var būt, kāpēc tu kaut ko nedari? Kāpēc tu kaut ko dari? Un kad mēs varam no visām tām sfērām sākt saredzēt, Dievs, ko tu manī veido, ko tu dari, kas ir tas, ko tu gribi veidot manī. Ja mēs skatāmies Bībelē, lietas, kas ir apslēptas, ja varētu nākamo slaidu, lietas, kas ir apslēptas, vienmēr tiek asociētas ar smagumu. Un 32. psalms ir ļoti skaists psalms. Mēs viņu visu šodien nelasīsim, bet var pierakstīt mājās, pavadīt laiku. Ļoti, ļoti skaists psalms. Un Dāvids tur saka šādu lietu. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kur sirdī viltība nevaida. Un tad lasam, no 3. panta parādās šis process, kur ir grēks vai kaut kas apslēpts. Un Dāvids saka, kamēr es klusēju, man kauli panīka. Un man bija jāveid cauri dienu, jo tev roka smagi gulās uz man dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Selā. 3. 4. pants parāda to realitāti, kas ir kādam, kurš pazīst Dievu, bet ir kāda lieta, kas ir apslēpta, kaut kas, kas nospiež. Ja? Un Dāvids mums parāda, Dāvids ļoti emocionāls autors, viņš māca runāt emocijas. Ja? Viņš runā, kad fiziski viņa ķermenis, viņa kauli sāk panīkt. Tad viņš runā par savām emocijām, viņš vaida, tad fiziski, emocionāli, garīgi, visos līmeņos viņš tiek nospiests. Viņa fiziskais spēks sāk pazust. Ja? Iet runa par sausumu, arī garīgs sausums. Tad garā dvēselē miesā visos līmeņos viņš izjūt šo smagumu. Kaut kāda veida tums, kaut kas, kas viņu nospiež. Un tad no 5. panta ir kāda viņa atbildes reakcija. Tad es atzinos. Paskam vārdu atzinos. Atzinos. Tad es atzinos tev savos grēkos. Paskam neapslēpu. Neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un tu piedevi man manu grēka vainu. Dāvids parāda to iekšējo spriedzi, kas notiek cilvēkam viņa dzīvē. Un mēs visi, ja mēs esam atklāti, es ticu, varam ar to rezonēt un saprast, identificēties. Dievs ir to tā iedibinājis. Tad, kad mēs slēpjamies, tumsai pieeja mūsu dzīvē, un tur vienmēr būs slikti augļi. Tur nekad nebūs dzīvība, tur nekad nebūs vieglums. Ja? Ir ļoti viegli patiesībā runāt ar cilvēku kaut kādā ziņā, kas piedzīvo grēku realitāti, ja tur nekad nebūs laba augļi. Un pat ja uz mirkli ir ilūzija, ka ir labi, tas ir ļoti īslaicīgs posms. Un interesanti, ka tas, kam mēs ejam mūsu dzīvē cauri, ietekmē visus mūsu. Tas nav tikai tāds iekšējs process, tas ietekmēs arī tavas emocijas, un tas arī visbeidzot ietekmēs tavu ķermeni. Tas ietekmē visu mūsu būtību. Kauns ir
ļoti viltīgs nāvējošs ierocis, ja, kas attur mūs no tuvības ar Dievu un arī vienam ar otru. Un kauns ir tāda čūska, kas grib tevi ievilināt, lai tu klusē, lai tu neatklājies, lai tu paliec viens. Un ir šīs balss, kas mēģina tev neļaut būt atklātam ar kādu. Bet tikai, līdzīgi kā Dāvids saka, tikai atzīstot patiesību, realitāti, ar to domājot sākumā salauztību savā dzīvē. To, kā patiesībā ir. Tas ir pirmais solis. Neapslēpt. Redzam šo domu par slēpšanos. Tas pats, kas ēdens dārzā. Šak, es neslēpos vairāk no tevis, Dievs. Es nācu pie tevis. Tad, kad tu nosēs, tad tu vari izsūdzēt. Tu vari teikt, Dievs, šis ir tas, kāds ir. Un kā Dievs sastop Dāvidu, tu piedevi. Evaņģēlijs. Mēs reizēm aizmirstam, ka evaņģēlijs aizvien tādā pašā veidā ir reāls mūsu dzīvēs. Viņš aizvien ir Dieva spēks mūsu glābšanai. No salauztības, no meliem, no tumsas, kas ir mūsu dzīvēs. Un tikai atzīstot, vārds atzint, tikai atzīstot patiesībā savu stāvokli, tas ir ieejas durvis vietā, kur mājo Dievs. Kāds autors, kas man mīļš, viņš teica, es aizmirsu viņu vārdu, bet viņš teica, ka vienīgā vieta, kur Dievs nemājo, ir kur? Ilūzija. Tad interesanti doma. Citiem vārdiem, Dievs nemājo melos. Viņš nemājo, kur mums šķiet, kur mēs esam. Viņš saka, es mājo gaismā, ja patiesībā. Un tā doma, kur ir patiesība, tā ir realitāte. Dievs mājo realitāte. Viņš nemājo tur, kā mums gribētos, lai ir, vai kā būtu ideālais scenārijs. Nē, Dievs tur nemājo. Dievs mājo šeit un tagad, kur mēs esam. Un reizēm kristietība saka, Dievs mājo tur, kur tu būsi kur tu būsi apslēpies, pietiekami saņēmies, tur Dievs tev sagaidīs, bet tie ir meli. Dievs ir šeit, viņš ir tagad, viņš ir realitāte. Un tikai atzīstot realitāti, to var piedzīvot Dievu. Tā ir ļoti dziļa doma. Dievs nemājo ilūzijā, viņš mājo realitātē. Atzīstot realitāti, tu sastopi Dievu. Kamēr tu dzīvo ilūzijā, Dievs šķiet tālu, visi smagi, ja? Grēks ir nospiedošs. Bet tagad tu atzīsti, tagad tu pazemojies, tagad tu saki, Dievs, es atzīstu. Dievs ir tieši tur. Un tas līdzīgi kā ar cilvēku, kas slimo, bieži mēs smejamies par vīriešiem, vai ne? Ka vīrieši, kad viņi iet pie ārsta, kad bieži tiešām slikti. Jā, tas tāds slikts joks. Es ceru, ka mēs to mūsu draudzē mēģinām mainīt. Jā, ka vīri, mēs arī rūpējamies par savu miesu. Bet tā pati doma, es ticu, attiec uz visiem, kas var būt, kad tu zini, ka kaut kas nav kārtībā ar tavam ķermenim, bet saki, gan jau pāries. Un tu redz, ka kļūst sliktāk, bet saki, gan jau būs ok. Un tu dzīvo ilūzijā, ja? Liekas, gan jau būs labi. Bet kur parādās ceļš uz dziedināšanu? Tad, kad tu atzīsti, man sāp, man jāaiziet pie ārsta. Tad, kad tu pārvar bailes, iekāp tajā mašīnā, bet aparātā, kas veic skenningu un tā tālāk, kas veic pārbaudām ķermenim, saka, es esmu droši, ka Dievs var atzīt, ka man sāp, vai kur man sāp, vai kas notiek. Un tas, ko mēs redzam 32. psalmā, ir, ka Dievs, precīzāk, Dāvids mums atklāja attiecību dinamiku ar Dievu. Ja? Viņš nāk pie Dieva, un Dievs dziedina, es teiktu, šo vertikālo līniju, cilvēka attiecības ar Dievu. Ja? Mēs redzam, ne? Ka viņš atzinās pie Dieva, viņš nāca pie Dieva, izsūdzējuši Dievam, un Dievs piedod. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs vadmotīvs. Bet interesanti, ka jaunā derība un Bībele kopā mums rāda arī otru līmeni, horizontālo. Ne tikai es un Dievs, bet es un cilvēki. Ja varētu nākamo slaidu, kā mums draudzē šis pāns ir diezgan daudz citēts, ja? Izsūdziet, jeb atzīstiet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, kā topat dziedināti. Angliski ir tas vārds confession, jeb confess. Man patiesībā gatavoties, tas bija tas pirmais vārds, ko Dievs deva priekš šīs svētrunas, un es domāju, ka interesanti Latvijā vārds konfesija, tas nav tā kā, ka tu izsūdzi kaut ko, tas ir, kur ticības atzars tu esi, tajā konfesijā vai tajā. Angliski vārds confession ir tā kā, ka tu izsūdzi, tu atzīsti, tu līdzdali, ja? Un es ilgi tā kā domāju, meklēju tos oriģinālu vārdus, un tas tāds interesanti, kā viņu reizēm raksturot. Reizēm cits teikt grēks sūdze, bet patiesībā
tā galvenā doma ir atzīt, ja? Tā kā, ka tu atzīsti. Tu atzīsti, tu saki, kā ir. Aineža saka, saki, kā ir. Tu saki, kā ir, ja? Tāda ir šī doma. Tu saki, kā ir cits citam. Tu saki, kā ir. Aineža slēngs, ja, tulkojums. Tu saki, kā ir, ja tu izsūdzi, tu atzīsti. Un interesanti, ka šeit parādās cits citam realitāte. Vai ne? Mums šķiet, mūsdienu kultūrā tik izteikti ir es un Dievs. Ja? Es, Dievs un YouTube, un gan jau tur kaut kristieši un svētruns, bet cits citam dinamika. Tur ir kaut kāda dziedināšana, ko Dievs ir paredzējis mūsu dzīvēs, kaut kāda brīvība, balstoties uz Jēkabu, ko mēs varam tikai piedzīvot, tad, kad mēs esam viens otram šajās brāļu māsu attiecībās. Kad ir cilvēki, kuram tu vari noņemt šīs vīģes lapas, kur tu slēpies, es saku, kā ir. Un tu pārvari, un tu savā ziņā nomirsti, un tu piedzīvo dzīvību. Ja? Tu nomirsti, tu atzīsti, tu nožēloji ar lietas. Ja? Tā ir nomiršana. Bet Dieva apsolījums, ja tu nomirsti, tu dzīvosi. Ja tu atzīsti, kā ir, tas ir ceļš uz dziedināšanu. Mēs bieži domājam, es varu izsūdzēt Dievam, bet cilvēkiem. Un man ir bijuši cilvēki, kas nāk, cilvēki, kas nāk, lai saņemtu iekšē dziedināšanu, atbrīvošanu, visu šī tematika, ja, ārpus arī mūsu draudzes, un mēs esam lūkšanā, Dievs kādas lietas parāda, un tad ir interesants reizēm atdurās pret situāciju, kur viņš nevēlas cilvēkam dalīt. Un saka, ir ok, ka tu man nedali, bet vai tev ir kāds cilvēks? Nē, es Dievam. Un es saprotu, ka tas skan skaisti, bet ja tu neesi gatavs vismaz vienam cilvēkam līdzdalīt un atklāties, tas nozīmē, ka tu vēl esi verdzībā. Bībele mūs aicina būt šajā atzīšanas kopienā. Ja? Kopienā, kur tu vari būt pazīts, kur tu vari atzīt, tu vari teikt, kā ir. Un atkal, tas nav visiem. Bet, ka tev ir viens vai divi vai trīs cilvēki, kur tu saki, esmu pazīts. Tas cilvēks zina, kā man ir. Tur man nav jāslēpjas. Ja? Un tas mūs ieved kaut kādā dziļā mierā, ka mēs esam pazīti. Un es ticu, ka tas veido šo vidi, kur mēs varam piedzīvot dziedināšanas un Dieva evaņģēlijas spēks mūs maina. Un tas ir tas paradoks, vai ne, ka tie meli no tums ir, ka ja mēs atklāsimies, ja tikai tu pateiksi, tu piedzīvos atraidījumu. Tu tiks pazudināts, tu būsi nosodīts. Bet realitāte tieši pretēji. Un es, vai tu to esi piedzīvojis, es ticu, ka lielākā daļa no jums to ir piedzīvojis, ka spēro to soli, tu spēr soli ticībā, un tas, ko tu piedzīvo, ir žēlastība. Tu piedzīvo brāļu māsu mīlestību. Tu patiesībā piedzīvo Dieva mīlestību caur brāļiem māsām, kas aizlūdz, kas apklāja, kas apstiprina tevi ir piedots. Ja? Jēzus asins tevi mazgājuši. Un ja vajadzīgs, kas iestājās par tavu sirds dziedināšanu, ja vajadzīgs arī garīga atbrīvošana. Amen? Amen, mūsu draudzi zina, ko tas nozīmē. Cik skaisti, kad mēs nākam ārā no slēpšanās. Cik skaisti, kad mēs noticam, ka Dievs ir labs un ka mēs varam uzticēties. Un tad, kad viņš saka, kur tu esi? Ka mēs nedzirdam apsūdzošas balss, bet mēs dzirdam mūsu mīlošo tēvu, kas grib mūs vest brīvībā. Ja? Tā ir prāta atjaunošana. Ja varētu nākamo slaidu. Mācītājs no Ņujorkas, Pīcis Kazero, kuram ir dažādi labi resursi, ko noteikti var ieteikt. Viņš savā grāmatā raksta sekojoši. Viņš saka, tas, ko mēs nevaram atzīt vārdos, jeb pateikt, ja, cilvēkam, nevar būt gaismas apspīdēts. Un savukārt tas, kas nevar būt gaismas apspīdēts, nevar piedzīvot dziedināšanu. Un kādu no jums zina to dinamiku, ka tas mirklis, ka tev ir jāpasaka. Tev skaļi ir jānosauc. Ko tu esi darījis, vai kas ir darīts pret tevi. Tas, kas ir bijis ilgstoši apslēpts no bērnības. Kam ir bijis tums vieta. Tas mirklis, kad ir jāpasaka. Tā ir tā spriedze, vai ne? Viss žmiedzās un ir grūti un spiediens, bet tagad tu pasaki. Tagad tu nosauc vārdā. Un tu to melu, to salauztību ienes gaismā. Viss. Tur tumsē pazūd spēks. Tur Dievs, kurš ir gaisma, nāk un apspīd. Un tur ir dziedināšana. Amen.
Tāpēc vārdam ir spēks, mīļie, mūsu dzīvēs. Tā, kad tu nosauc lietas, kā ir. Tā, kad tu saki, kā ir. Tur ir dziedināšana, tur ir tā brīvība. Un, ja var nākamo slaidu, Jānis savā vēstulē runā daudz par gaismu un tumsu, un viņš saka šādi, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš, tas ir Dievs gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā interesanti. Viņš saka, ja mēs dzīvojam atklātībā, mēs dzīvojam gaismā, ja? Viņš saka, ka Dievs ir gaisma, tāpēc viņš ir gaismas tēvs. Atceramies, Jānis tā sauc, ja? Viņš identificē Dievu tēvu ar gaismas tēvu. Viņš saka, ka viņā nav nekāda ēna, tur nav nekāda pārmaiņa. Un tad viņš saka, ja mēs dzīvojam gaismā, nevis perfekcijā, bet gaismā, tad mums ir arī sadraudzība savā starpā interesanti. Vai ne? Viņš atkal pāriet, viņš saka, ja tu dzīvo atklāt ar Dievu, tad patiesībā tu sāks dzīvot arī atklāt ar brāļiem un māsām, un tur būs sadraudzība, dziļa tuvība savstarpējās attiecībās. Tas, ko cilvēks vēlās, ja? Bet tas sākās ar to ar dzīvi gaismā. Un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstī no visiem grēkiem. Viņš jau vien apzinās, ka mums būs salauztība grēks, ko mēs cīnīsimies. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, tur Jēzus asins vienmēr mūs mazgā. Tur vienmēr mēs piedzīvojam viņu piedošanu. Tad, kad mēs vairs neslēpjamies. 8. pāns atgādina pretējo realitāti. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Redzam? Ja mēs izējām ārpus Dieva, realitātes, ilūzija, man vienmēr viss ir kārtībā. Ja? Tur tu bloķē sastapt Dievu. Ja? Kad tu dzīvo ilūzijā. Bet Dievs saka, ja tu esi patiesi, ja tu esi atklāts, tur tu sastaps Dievu. Un 9. ja mēs atzīstamies, šī pat doma, atceramies, ja? Atzīsties. Ja mēs sakām, kā ir, ja? Ja mēs sakām, kā ir, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Un ja nākamo slaidu, šī doma par dzīvi gaismā, ka dzīve gaismā nenozīmē, ka es vairs negrēkoju vai nekad negrēkošu. Protams, mēs pieaugam mūsu svētapšanā. Bet patiesībā dzīve gaismā nozīmē kaut ko citu, ka es vairs neslēpjos. Ka tu pieaugoši pārvari bailes, un tu saki, es esmu pazīts. Es varu atzīt savu vainu. Es vairs neslēpjos. Kāpēc? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir arvien dziļāk un dziļāk tavā dzīvē. Tu saprati, tas ir par Kristus taisnību, tas ir par viņu pabeigto darbu. Un šī dziļā teoloģiskā doma, ka viņš tev dod savu perfekciju, tev ļauj būt drosmīgam un atklātam. Tu gribi redzēt, kā tās evaņģēlijas praksē, tas ir kāds, kurš ir atklāts savu salauztību. Kāds, kurš zina, ka Dievs viņu mīl, viņš var atzīt savu salauztību. Jo Dievs viņu nepazudina. Un brāļi māsas runā dzīvību. Tāda ir dziedinoša kopiena. Tāda ir evaņģēliju piepildīta kopiena, kur mēs varam būt pazīti, kur mēs varam iet gaismā. Jēzus Jāņa 8. nākamo slaidu saka šo domu. Tiem, kas viņam sāka ticēt, viņš saka, ja jūs paliekt manos vārdos, patiesība, ja, realitāte, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīst patiesību, un patiesību jūs darīs brīvus. Un es parasti par šiem pāntiem, un par šo īpaši 32. pāntu mācu sekojoši, ka pirms tu atzīsti patiesību ar lielo P, Dieva patiesību, tev sākumā ir jāatzīst sava mazā patiesība, jūs tavu realitāti. Ja? Lai piedzīvot Dieva patiesību, kas tev maina un dara brīvi, tev sākumā ir jāatzīst, kā ir. Tas tāpat doma. Dievs mūs sastop realitātē. Viņš mūs sastop tur, kur mēs esam. Un tad, kad mēs ejam šo atzīšanas ceļu, patiesības ceļu, saka, kā ir ceļu, tad Dieva apsolījums, ka tur viņš mūs sastop. Tur viņš mums piedod, tur viņš mūs šķīstī, tur viņš mūs maina, tur viņš mūs nepazudina, bet sastop ar žēlastību un žēlastību vēl pārplūstoši. Un tad tie, kam ir daudz piedots, var tiešām daudz mīlēt. Viņi nav apslēpuši savu salauztību, viņi piedzīvojuši mīlestību. Un viņi spēja mīlēt tālāk. 139. psalms, kas šodien tika Jāņa citēts, un interesanti, mēs ar Jāņu sasmaidījāmies, jo viņš bija saņēmis šo psalmu, tas tāds Jāņa ļoti interesanti, jo
tas iet kopā ar šodienas tēmu. Es to biju sagatavojis. Viņš nebūs slaidā, bet tur ir šī doma, psalma beigās, kur autors saka, pārbaud mani, ak Dievs. Un izzin man sirdi. Un, man liekas, tā ir tik laba vieta, kur būt. Līdzīgās es teicu par to savu laiku klusumā ar Dievu. Ja? Citreiz vienkārši piedzīvo Dievu mīlestību un es esmu, un citreiz Dievs parāda, Mārti, šis ir tavā sirdī. Ja? Vai šeit tu slēpies? Vai šeit tu bloķējies? Nāc ārā. Atzīsti. Un šis psalms ir tik skaists, jo viņš iesākās pirmajos pantos to, ka Dievs pazīst mūs pilnībā. Un šī doma par grēku nožēlošanu, atzīšanos, es jums gribu pateikt vienu domu, tas nav priekš Dieva, lai viņu informētu. Tā, kad tu nožēlo grēkus, tas nav tā kā Dievs saka, ko? Nopietni. Man nebija ne jausmas. Es zināju, lūk, kad spēlē basu, bet tagad pasaka tiešām. Tas nav mīļie, ka mēs Dievu informējam. Kam ir vajadzīga atzīšanās un grēku nožēlošana? Kam tas ir vajadzīgs? Mums. Tas ir domāts priekš mums. Bībele saka, tā ir Dieva žēlstība, tā ir viņa labestība, tā ir viņa dāvana, ka mēs varam iznākt no meliem un iekāpt patiesībā. Dievs ir patiesībā, viņš mūs jau gaida tur. Viņš zina mūsu salauztību, viņš zina, kas ir salauzts tavā sirdī, un aizvien viņš tev mīl. Tā ir žēlstība. Un viņš tev gaida, ka tu vari atzīt, tu vari nebaidīties. Atcerieties tajā ēdens dārza pantā, kad Dievs teica, kur jūs esat, kur jūs bijat, mēs dzirdējām tavu balsu, mēs baidījāmies. Es tev šodien gribu pateikt, dzirdot Dievu vārdu, Dievu balsts ar Dievu vārdu, vai dzirdot Dievu balsts svētā gara impulsu, tevi varbūt klausoties, varbūt tagad dzirdot, es gribu pateikt, tev nav jābaidās. Ja Dievs tev kaut ko uzrāda, tas ir tāpēc, ka viņš tevi grib vadīt dzīvībā. Un tad, kad tu sāc pieņemt arī viņa pārliecinošo balsi, kas pārliecina par grēku, un saredzē, ka tā ir laba balss, tu redzēsi, kā tavu dzīve mainīsies daudz straujāk. Un noslēgumā Romiešu 8, jaunās derības šī pat doma, viņa visās vēstulēs parādās, vai tas ir Pāvils vai Jānis. Pāvils saka, un to es gribu šodien, mīļie, noslēgumā teikt mums un jums visiem. Tev un tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Nevis vairs nav pārsvarā pazudināšana, bet tad, kad tu tiešām esi dziļā tumsā, tur ir riktīgi grūti. Nē. Tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības kara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Amen. Šādi mīļiem, ja? Ņemiet Dievu vārdu sirdī, lai es varu citēt no vietas. Amen. Nākamreiz mēs varētu taisīt, ka visu nodaļu varētu citēt pa vienam. Amen. Bet es jūtu vienkārši atkārtot. Tiem, kas ir Kristu Jēzu, mīļie, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tev, kas esi Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tev, kas esi Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tev, kas esi Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Arī jums visai pusē. Jums, kas esat Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jūs varat būt droši nākt ārā, neslēpties un sastapt Dievu gaismā, atklātībā. Atzīstot to, kas ir sāpīgs un grūts un piedzīvot, ka viņš ir tur. Vai ir kaut kas, ko Dievs tev parāda, kur tu slēpies? Vai ir kāda specifiska lieta, kur tumsa ir bijis piekļūt tavā dzīvē? Viņa tev mocījusi. Vai tas ir ar kaunu, dēļ tā, kas ir piedzīvots? Vai tas ir ar meliem? Vai tas varbūt bijis ar grēku, kur tas pakritis? Kas tev met šajā kauna un varbūt vainas apziņas ciklā? Es tev šodien gribu pateikt, ir labās ziņas. Tu vari atzīt. Tu vari teikt, kā ir viens otram un Dievam un piedzīvot, ka izsūdzot un atmetot, Dievs tev sastop ar mīlestību. Viņš šķīsta tevi, viņš mazgā tevi, un viņš dziedina tev sirdi. Dievs vēlas, ka tu un mēs dzīvojam gaismā, tāpēc, ka viņš ir gaismas tēvs. Viņš vēlas, ka tu dzīvo. Viņš grib tev to labāk, viņš grib, ka tu dzīvo dzīvībā. Un tāpēc es
Mēs dosim vienkārši mirkli klusumā, līdzīgi kā es to stāstīju no savas dzīves, ka tu vari prasīt Svētam garam, līdzīgi kā Dāvids to teica. Svētais gars, vai ir jebkas, izzina man sirdi, un ja ir jebkas no tums, tad vadi mani, uzrād man to un vadi man uz taisnības ceļa. Un ko tas nozīmē praktiski? Ja Dievs tev uzrāda konkrētu lietu, ka tu vari atrast vienu brāli, vienu māsu, tu vari teikt, es gribu dzīvot gaismā. Es gribu vienkārši pateikt to, kā ir. Es gribu to nest gaismā, lai tam vairs nav spēks par mani. Jo Dievs jau man pazīst. Bet es gribu būt pazīts arī savstarpēji. Un es gribu teikt, piedzīvot to brīvību, kas nāk, ka tu tiec sastaps uz žēlastību. Kad ir kāds, kurš tevi apklāj un apstiprina, tevi ir piedots. Par tavu dzīvi vairs nav pazudināšana. Tu gribi redzēt, kā Īsās evaņģēlijs piedzīvo to. Piedzīvo to no jauna. Ne tikai tagad tu atsaucies Kristum un tik kristīts ūdenī. Piedzīvo to šodien, piedzīvo to rītdien, jaunu ideju. Tev nekas vairs nav jāslēp. Tu vari nākt ārā no slēpšanās un tu vari nākt viņa brīnišķīgajā gaismā. Tikai es lūkšu, un tad pavadīsim vienkārši kādu mazu mirkli, klausoties, lai Svētais Gars runā.